pēdējās spēles jau visas mēs tā kā ejam ar domu un citamies par to uzvaru. Lai arī kāds tas sastāvs būtu, gribās jau tomēr uzvarēt. Mēs spēlējam, lai uzvarētu un lai gūtu vārdus. Tai uzvarai bija jānāk un prieks viņi beidzot atnāca. Jāsaka gan, ka bišķi pavēlu, varbūt pat gribētos varbūt ātrāk. Bet beidzot labi, ka viņi atnāca un labi, ka viņi atnāca mājās. Par to arī prieks. Sen, laikam, nekad nebija saņēmis jautājumu pirms sarunas, vai drīkst apsēsties, jo saruna, laikam, un šī diena kopumā paņēmusi ļoti daudz spēku. Jā, šīs brīvdienas kopumā un visu šī darba nedēļa un treniņu un spēļu nedēļa ir bijusi diezgan pasmaga, tāpēc arī gribētu šobrīd pasēdēt un izbaudīt uzvaras garšu. Jāsaka, nedod elpot pretinieks un ir, teiksim, tā krietni labākā sagatavotībā nekā mēs todien bijām. Un šodien jau no pirmajām minūtēm viņam esot bijusi sajūta, ka varam ķerties spēlē. Kā tev bija? Skatoties laukumā un esot laukumā, tā noteikti nebija tā pati Rubena, kas bija tur. Izties daudz sagurušāki. Viņiem arī vakar bija spēle, bet mums arī vakar bija spēle, pie tam vēl izbraukums. Līdz ar to nevarētu teikt, ka mums būtu kaut kādā mērā labāka apstākļi. Jā, protams, mājas spēle, bet jebkurā gadījumā mēs bijām gatavāki. Iespējams, viņi kaut kur bija iespējams gaidījuši, ka mēs būsim vājāki, skatoties uz tabulu, bet tagad apdedzinājās. Pašam šodien spēlē 3 vārtu guvumi. Man uzreiz kaut kā uzripsnīja viena cita virslīgas spēle, kurā to bija 3 vārti, un atceros arī tur bija viens no goliem, jāsaka, ar saucamo fintiņu vai bišķi uzzīmējot kaut ko. Kaut kas tāds varētu būt. Tie, kas zina mani, zina, kā spēlētāji, tie ļoti labi zina, ka man tas patīk, un tas ir mans jau visu dzīvi, kas man ļoti patīk, un kaut kādā mērā izmantoju to. Iedeva man atkal labu bumbu Oskars. Redzēju, ka ir brīva vieta, aizsargs mēģināja, bija jau aizgājis pa tālu, redzēju, ka vārtu priekš ir brīva un ar vienu ašu kustību pamēģināja, kāpēc ne? Vai pēc spēles vai varbūt kādā no epizodēm jau piegāja pie Oskara, nodeva kādus sveicienus? Jā, pēc abām reizēm Oskars man tiešām iepriecināja. Es visu laiku gaidīju tās piespēles un kaut kā iespējams arī pretinieks nav bijis tik, vienmēr ir bijis gatavāks. Šodien kaut kā Rubene tās bumbas gaisa nevarēja savākt, līdz ar to es biju vienmēr gatavs, jo es katru spēli cenšos vienmēr aizskriet prom, bet nevienmēr sanāk to piespēli neiedot, ne saņemt. Tā kā šodien bija tā īstā diena un bija priecīgs, man ļoti patīk, ka Vārtsargi tā dara. Sanāca, ka šodien ne tikai mēs pārtraucam 7 zaudējumu sēriju, bet arī tiekam pie pamatlaika pirmās uzvaras. Ir kaut kāds akmentiņš novēlēs no sirds vai vismaz tā var mazliet brīvāk uzelpot pēc šāda panākuma? Kaut kādā mērā jā, jo bija diezgan daudz tie zaudējumi un ļoti grūti ir mentāli un emocionāli vispār gatavoties spēlēm. Un kopumā savākties ir ļoti smagi, un to var redzēt un arī just. Visu laiku gribās, bet kaut kas nav. Pēc laika gribās pierādīt arī ar to, ka ar īsāku sastāvu mēs varam. Līdz ar to akmentiņš ir novēlējis tāds, ka ir nenormāli milzīgs prieks par to, ka mēs arī izdarījām to, ko vajadzēja, bez tā saucamajiem galvenajiem komandas līderiem. Jāsaka, novembra mēnesī mums vēl ir vesela virkne spēlēm priekšā un nākamā jau par Tirlavu. Kā pēdējā palikusi no pirmā apļa spēlēm, ko jāizdara līdz tai dienai, kad mēs dodamies viesos un aizvedam nākamo cīņu? Es domāju, ka ir jāsagatavojas diezgan kārtīgi Irlavā spēlēt vienmēr. Ir diezgan grūti, tur tas laukums arī bišķiņ savādāks, bet ne par to, bet Irlava kā komanda arī ir diezgan labi, fiziski spēcīga, tikai es domāju, noteikti būs arī fiziskais treniņš, kārtīgi fiziski gatavosimies un gan jau piedomāsim arī nianses uzbrukumā vairāk un aizsardzībā. Noteikti treniņos kaut kur mēģināsim dalīt arī aizsargu kopumā labāk, lai cīnītos arī ar Irlavu par 3 punktiem. Paldies, Tom, par 3 vārtiem. Paldies par pirmo uzvaru šo sezonu un noteikti novēlam daudz un citu sekmīgu spēļu arī turpinājumā sezonas, lai tā līkne aiziet uz augšu un tās pozitīvās emocijas ir biežāk nekā negatīvās. Jā, paldies!